Labdien, basketbola draugi! Ar jums ir atpakaļ podkāsts citā laika zonā. Kā ierasti, pilnā sastāvā. Nezinu, vai ierasti, bet tomēr pilnā sastāvā. Es, Valters, un mani kolēģi Gustavs un Dāvis. NBA sezona ir sākusies, un tas ir prieks mums visiem. Līdz ar to par to arī par un ap to arī runāsim. Vīri, ko mēs domājam par jauno NBA sezonu? Kā mēs jūtamies arī šodien? Es jūtos pacelāts. Es jūtos. Nē, es tiešām man bija tāds tukšums sirsniņā. Tagad viņš ir piepildīts ar NBA highlightiem un ar NBA un ar Viktoru Vembaņām, kurš izskatījās kā labākais spēlētājs cilvēks pasaulē pēc pirmās spēles. Kā tu, Gustav, jūties? Jūtos labi, bet NBA sezona man asociējās ar to, ka kaut kādu nedēļu pirms ir visas tās sarunas ar draugiem. Jau uztais fantasy drafts, un tas fantasy drafts ir tā tradīcija pirms tās NBA sezonas. Tas tā svētku sajūta iedveš, un tad jau sākās NBA sezona, tad sāk sekot līdzi. Un jā, foršs sajūts, jā. Jā, tādas svētku sajūtas regulāri piekrīt arī par fanzī draftu. Es domāju, varbūt tās diži daudz nedzesējam, kā sāka motors, un varbūt uzreiz arī ķeramies klāt mūsu tabulē. Mūsu tabulē, kur mēs tātad ierindosim NBA komandas tiem, kas mūs neskatās, bet klausās. Tātad mums ir tabula ar 6 kategorijām. Pirmā kategorija ir, kurā mēs ierindosim titulu cienīgas komandas. Tam sekos nākamā kategorija konkurētspējīgas, tad ir playoff komandas, tad ir bauda vērot kategorija. Un beigās jau līdzīgi kā arī Eirolandes kategorija veidošanā mums ir ne šīs, ne tas. Un visbeidzot arī komandas, kas jau var sākt tankoties. Ķeramies klāt. Ķeramies klāt. Super. Pirmā komanda, kā reiz ļoti zīmīgi, ir Atlantas Hawks. Mūsu vienīgais latviečs ar mistisko slimību, kā nesen uzzinājām, ir šīs komandas viena no lielākajām vērtībām. Nu, ko mēs domājam par Atlantas Hawks šo sezonu? Nu, pirms sezonas man likās, ka viņi būs super forši un super jaudīga komanda. Būs prieks skatīties viņus. Tad pēc pirmās spēles tās sajūtas ir mazliet nokritušās. Bet, nu, jāatcerās, ka tā ir tikai pirmā spēle, un kad gan jau aizsardzībā sapratīs, kā kopā spēlēt. Bet, ja tu man prasi par kategoriju, kurā mēs viņu liekam, tad es domāju, ka playoff komandas ir tās, kur jābūt Atlantai. Kā jūs domājat? Jā, es piekritīšu Gustav, ka es arī viņas liktu playoff komandas kategorijā, jo es īsti augstāk viņas nevaru likt. Un man liekas, pirmā spēle arī nav īsti tāds rādītājs, jo, ja mēs atceramies pagājušā sezonu, pēc 10 nospēlētām spēlēm Phoenix Suns bija pirmajā vietā, un viņi beidz sezonu neiekļūstot pat play-in. Bet es nezinu, man vienkārši, protams, interesanti būs skatīties, jo tur ir mūsu vietējais letiņš un mūsu cerība un mūsu nācijas varonis, bet būs arī interesanti skatīties uz, piemēram, kā Trejs Janks spēlēs ar pirmo reizi karjerā ar tādu līmeņa centru, tādu līmeņa garo spēlētāju. Būs Varbūt, interesanti sorry, es to paskatīties arī. pārtraukšu. Varbūt ne ar tādu līmeņu, bet ar tādu līmeņu metēju. Jo kaut kāds Klins Kapela jau savā laikā arī bija laba līmeņa centra spēlētājs, bet viņam nebija metiens. Un tagad pirmo reizi Trejam ir garais spēlētājs ar metienu. Nu, es īsti neliktu Klintu Kapelu vienā grozā ar Krisu Porziņu, jo, manuprāt, Klints Kapela ir produkts spēlētājiem, ar kuriem viņš spēlē kopā. Jo James Hardens viņam uztaisīja karjeru, un Trejs Jongs viņam paildzināja karjeru. Un tagad es pat nezinu, kur ir Klints Kapela īsti. Houston's Rockets. Jā, un, bet, jā, ko es gribēju teikt par Dysonu Daniels un par Zekriju Risušē un par Caleb Houstonu, par visiem šiem jaunajiem, tādu modernā tipa otriem, trešajiem numuriem, kas ir Atlantē. Būs vienkārši interesanti paskatīties, kā viņa spēle būs, kā mainīsies, kā viņa izaugsme
izvērtīsies un kā viņi saspēlēsies ar Treju Youngu un KP. Bet tomēr gala beigās tas viss griežas ap Trejānu. Jo tā komanda apkārt var būt laba, varbūt viņi tur spēlē aizsardzībā, tur Daisons Daniels, piemēram, vai vienalga. Bet, ja nebūs Trejāns, tad bez Trejāna nekā nebūs. Līdz ar to, ja viņš aizdīs labu sezonu, tad es pat varbūt liktu viņus pie konkrēti spējīgām komandām, bet šobrīd man gribās jums abiem piekrist un atstāt viņus pie playoff komandas. Ejam Vai ir tālāk. vēl kāds komentārs par Atlantu? Ejam tālāk. Bostonas Celtics. Iesauc tu šoreiz. Nu, Bostonai ir izkrituši labi spēlētāji, atslēgas spēlētāji. Teitums, nezinu, kad viņš atgriezīsies. It kā mēdījos viņš trenējās jau diezgan atletiski un tanko un met stebek trīnīšus, bet kāds ir tas viņa atlapšanas process, to zina droši vien tikai pašā Bostonā. Drew Holidays vairāk nav komandā, Kristofs Porziņš vairāk nav komandā. Grūti spriest. Kaut kas starp konkurētspējīgām un playoff komandām. Jo Jēlens Browns viņš paņems uz sevi un viņš sezonā būs labs. Bet vai tas nozīmē, ka komanda labi spēlē, grūti spriest. Tad Protams, ir tiešām grūti liekas, spriest ka tā šobrīd. komanda būs konkurētspējīga. Jā, tur, nu labi, nu kas vēl aizgāja no Horfords. Bet es nezinu, man vienkārši tas kodols, viņš ir it kā pajūcis, bet es nezinu, man gribētos teikt, ka viņi ir konkurētspējīgi. Nu, Varbūt atkal, tās es dzīvoju tādā pagātnē, iespējams. nu, atkal negribētu piekrist, ja viņam starp pieciniekā iet Kveta kā galvenais garais un Sams Hausers kā Vinks. Un man neliekas, ka tā komanda ar tādu starp piecinieku ir konkurētspējīga komanda. Jā, nu, labi, es varbūt tās šobrīd vēl tādā pagātnē, tādā gadījumā dzīvoju. Jo es nevaru pēc pēdējiem gadiem, viņi ir spēlējuši ļoti labi un vienkārši grūti iztēloties, ka viņi tagad būs ne šis, ne tas. Jo baudu vērot viņas noteikti nebūs, bet nu jā, gribās, nu tad droši vien playoff komanda ir tā mana kategorija. Nu, tur jau es tev piekrītu Jā, vairāk, jā. Bet jā, daudz. es arī es liktu viņus pie playoff komandas, jo līdz playoffiem jau viņi aizkapāsies. Es domāju, viņi gribēs pierādīt, īpaši Jēlens Browns, ka viņš varbūt uzrukuma numur viens motors un numur viens zvaigznes komanda. Bet nekur augstāk. Un es negribu piekrist par tavu Samu Hauseru. Par to, ka teici, ka Sams Hausers starp pieciniekā iet, kas tas ir. Bet gribu atgādināt, ka tāds spēlētājs kā Dunkans Robinsons gāja Miami Heat sākuma sastāvā. Viņi tika līdz NBA fināliem divas reizes. Viņiem to darot. Tas, Un viņi ir tas, diezgan līdzīgi spēlētāji. bet tas ir bijis izņemts no konteksta, jo Dunkanam Robinsonam blakus bija Jimbo, vai ne? Jā, Nu jā, Jimbo, man liekas, mēs visi trīs vērtējam augstāk par Bronsonu. Ja vajadzētu paņemt komandu uz pleciem un ievilkt Dunkanu Robinsonu vai Samu Hauseru NBA finālos, tad tas drīzāk būtu Jimbo nekā nu jā, bet Browns. tie ir salīdzinot. Tie ir Jā, Nu, salīdzinot tas gan. Hauseru ar Robinsonu. nu jā, bet kur Nerunājot par Dunkans pārējo komandu. Robinsons bija iepriekš Miami Heat un kur bija Miami Heat iepriekš un pēc tam, kur viņi bija. Tā kā tas bija viens gads, 2 gadu izņēmums. Un vienkārši Sams Hausers nav NBA līmeņa starp piecinieku spēlētājs. Viņš ir varbūt lomas spēlētājs. Viņš pagājušajā gadā nemaz nespēlēja, tad, kad visi bija veseli, un tagad viņš ir starp pieciniekā. Ja viņš būtu tiešām labs, viņš arī pagājušajā gadā spēlētu lielu lomu. Es tikai Kā saku, viņš var ka spēlēt lielu es lomu? aizstāvēšu. Man liekas, viņam ir grūti spēlēt lielu lomu. Viņam priekšā ir Jasons Teitons, Jēlens Browns un visi pārējie Pritčārda veidīgie un Holiday veidīgie. Nu, viņam vienkārši tagad būs lielāka loma, un mēs viņu neesam redzējuši tik lielā lomā. Līdz ar to vispār kāds sakars, ka mēs par Semu Hauseru šobrīd runājam. Jā, Klau, ejam vīri, tālāk. tāds jautājums. Mēs rindojam viņus arī kategorijās vietām. Vai mēs vienkārši Nē, sametam visus vienā vienkārši katlā? Nē, sametam. vienkārši sametu. Labi, tad mēs vienkārši sametam visus vienā katlā. Un nākamā komanda ir Brooklynas Nets komanda. Komanda, kurai es noteikti nesekošu un kur man vienkārši kaitinās viena spēlētāja dēļ.
Bet lūdzu, izsakieties. Nav ko teikt par to komandu. Jā, ne šis, ne tas. Nē, Man būs stabili prieks pēdējā. paskatīties, kā Maikls Porters juniors uzgāzīs pa grozu. Nu, viņi nebūs pēdējie nekādā veidā. Viņi nav tik slikti. Viņi... Viņi pavisam Jā, noteikti nav tik slikti. kas vēl ir sliktāks par Brooklynas Nets pastāst man? Vašingtons Wizards Nē, potenciāli Hornets. Viņiem nē. nekas, viņiem nav mainījies īpaši sastāvs no pagājušā gada. Un Jā, pagājušajā gadā un viņi kas... nebija nemaz tik slikti. Viņi bija uz plēna robežas. Tu tikko salīdzināji Charlotte Hornets, kurā ir kaut vai Lamelo Balls, kurš ir Jā, nu, kas Lamelo Balls, stabils. kurš nospēlēs 30 spēles. Jā, bet nē, es nepiekrītu. Es viņus metu pašā pagrabā un nemaz neskatos uz viņiem. Nē, es domāju, ka viņi būs tā 11. un 12. vieta Kas konferencē. viņiem, kāpēc lai viņi tur būtu? Vispār? Jo viņiem nav spiediena. Viņi vienkārši spēlēs, viņi vienkārši uzruks. Viņiem ir Tur vēl žarītāji, 20 kuriem komandām nav iekritīs spēles. spiediens. Nu, bet viņiem ir spēlētāji, kuri varēs uzrukt, kuriem ir tas talants uzbrukumā. Viņi ir jauna komanda, kura grib visu sevi pierādīt. Tagad sezonas beigās viņi pēkšņi iekļūs plēnā. Es gribēšu no tevis atvainošanos. Lūdzu. Labi. Un ja viņi būs pēdējie, es gaidu atvainošanos no tevis. Labi, viņi noteikti nebūs pēdējie. Labi, Valter, izšķir diskusiju. Man ļoti patīk īstenībā. Es laikam viņus drīzāk liktu pie ne šīs, ne tās, bet tā kā man ir politisks konflikts ar to komandu, tad es viņus drīzāk likšu pie pagraba, pie tankošanās. Labi, nākamā vienība ir Charlotte Hornets un Dāvija pieminētā Lamelo Bāla 30 spēļu sezona. Uh, ko mēs domājam par Charlotte Hornets? Nu, sāc. Uh, nē, viņi būs, kā jau katru gadu, viņi būs bauda vērot. Tikai, nu, ne jau tikai, bet lielā mērā tādēļ, ka tur ir Lamelo Balls un viņa spēles stila dēļ. Jā, es īsti neko vairāk nevaru par viņiem pateikt, ka viņi būs interesanti komandi, ko paskatīties, ik pa laikam highlightos, bet īsti neko viņi vairāk, joprojām šis nav viņu gads, lai kaut ko sasniegtu. Es pareizi saprotu, ka tu tikko noliki Brooklynas Nets augstāk par viņiem, un tagad tu Hornets ieliec 2 plauktiņus augstāk? Ko? Tu Nē, es vienkārši iepriekš personīgi runājot, tu neuzskatu, es neuzskatu, ka baudu vērot ir augstāk. Es uzskatu, ka baudu vērot vienkārši, ka būs baudu vērot. Ne jau, ka tā būs laba komanda. Varbūt mums atšķiras vienkārši mūsu definīcija. Brooklyns Nu, nestāpēc ir labāka komanda nekā Charlotte. Es skatos uz tabulu, un man gribās teikt, ka es piekrītu Gustavam, ka baudu vērot tas ir kā atsevišķi, nu, ka tā ir kā kategorija, kas ir iekšā tabulā, nevis kā vienkārši izrauc ārpus konteksta, ka viņas ir forši pastīties. Man vienalga, Charlotte Hornets baudu vērot. Nu, man gribās teikt, ne šis, ne tās, jo tur ir balss un tur ir viss. Brendons Un, Millers. nu, Paldies, jā, ka nopels. kā jau teicu, Bridges. Lamelo balss un tur ir viss. Brīdžus, noziedznieks brīdžus. Jā, Jā, Nu, tas super, pats. sievas itais. Jā. Izcila komanda. Tā viņa bauda vērot viņus. Nē, bet tāpēc, ka viņi ir fans komanda. Viņi neko nesasniegs. Man liekas, ka neviena komanda nekad nesasniegs Lamelo Ballu kā viņa zvaigzne. Bet tomēr tas basketbols, ko viņi spēlēs, būs jautrs. Būs interesants. Vai tas basketbols nav interesants, tāpēc, ka viņiem ir interesanti komentētāji? Un viņi uztaisīja rīktīgi hāju par epizodēm, kuras mums paiet, varbūt tās mazliet vairāk garām, kā cits komandas uztaisīja. Nu, tas Nu, jo, kaut ko piedot, jā, bet tā kā, nu, es nezinu, manuprāt, galvenais ir tas tieši bola faktors. Jo viņš jau crazy lietas dara uz savā laukuma, liekas, ka viņam pilnīgi vienalga. Viņš nesaprot, ka šajā pasaulē ir labākā līga. Bet, nu, komentētāji, protams, jā, viņam ir amazing. Bet jā. Tad, Nu, Zinu, nē, ko man jūs liekas- domājat par Charlotte? nu, es piekrītu Valtram, ka ne šis, ne tas, laikam. Viņas ir bauda vērot, bet es viņas vienkārši skatoties uz mūsu tierlistu, es viņas neliktu
tik augstu. Un, nu jā, nu jāpiekrīt vienkārši. Spēlē interesanti, ātri met pie pirmās izdevības, met no centra, met dara jebko, bet tas pagaidām nerezultē. Nu jā, jā tik sarežģīti vārdus nevar pateikt. Bet, bet tas nenes uzvaras, jā. Uh, jā, ja būtu tāda mazā kategorija par to, ka viņi ir ne šīs, ne tās, bet viņus labprāt paskatītos, kā viņi spēlē savu interesanto basīti, tad mēs viņus ielikt tajā kategorijā. Nu, labi, varam ielikt pie baudu vēru. Nu, pēc Pēc tam tam varam mēs varam pabīdīt. atgriezties. Jā, jā. Jā, Labi, ejam tālāk. Čikāgas buļļi. Ir tāda kategorija, kur nav baudu vērot. Tad es ieliktu Čikāgas Bulls tur. Jo tā ir komanda, kur vienkārši driblējās Džošs Gidijs, kurš nav īsts. Viņš tā kā neizskatās skaisti, kad viņš driblē. Viņš it kā savāc tos punktus, viņš savāc savu statistiku, bet viņš tik kokains ir un nav baudu to skatīties. Bet nu, tā komanda ir, nezinu, viņi tā kā stāv uz vietas jau 10 gadus un nav uz priekšu, nav uz atpakaļ, vienkārši vienā pozīcijā. Un tas nav ne playoffs, ne īsti tankošanās. Tā kā, jā, nezinu. Ne šis, ne tās, laikam, priekš manis. Jā, zin kā, tajā komandā ir pāris tādi tipiņi, kas, nu, par to pašu, piemēram, fantaziju runājot, regulāri nes ciparus. Ja tavs pieminētais Džošs Gidijs. Nikola Vučevičs ir, tu vienmēr zini, ka no viņa tu sagaidīsi tur kaut kādus 11 punktus un 10 rebounds, vai ne? Līdz ar to viņi droši vien, ka ir ne šīs, ne tās. Plus vēl tagad Matas Bužels būs interesanti paskatīties, kas no viņa sanāks, kāds viņš būs vai viņš nebūs. Tā kā ne šis, ne tas arī izklausās priekš manis ļoti labi. Dāvis var oponēt, pretendēt kaut ko citu. Nē, man arī apmierina šis un tas. Bet Es- skatoties uz mūsu tabulu, vai viņi ir, vai Hornets jau ir augstāk par Čikāgu? Droši vien jau, ka nē. Bet, ja mēs pie vārdiem pieturamies, Čikāgu, tu nekad, nu, Šarlotu, tu tiešām būs bauda vērot. Nu, kaut kāds highlights no rīta. Čikāgu? Mm -mm. Mums nav veiksmīgi tabula, tad skaidrs. Jā. Mēs droši vien pie tā vēl atgriezīsimies, jā. Bet Clevelands Cavaliers. pagaidām man vēl viens hoteiks par Čikāgas Bulls. Nu, Tu saka. pieminēji mūsu kaimiņu Matu Buzelu. Tad es prognozēšu, ka viņš būs rezultātīvākais baltietis šajā sezonā. Nu, cerams, ka nē. Cerams, ka nē. Jā. Kādu pamatu Bet, tu tieši Tāpēc, to ka viņš ir miskastes komandā un viņš tur, viņam būs bumba, viņam būs daudz metienu. Viņš ir, man patīk, kā viņš spēlē. Man patīk viņa uzbrukuma arsenāls. Un, man liekas, ka viņam būs labs tāds otrais gads, kurā viņš būs arī stipri labāks, stipri efektīvāks. Bet tas ir hoteiks. Bet nav arī baigā konkurence. Viņu. Ja tu saki, tā kā rezultātīvākais Baltijas spēlētājs, Nu, jo Porziņš plējām un ir Sabons. KP. Jā. Jā, Sabons, jā, pareizi. Bija aizmirsts par Sabonu. Valenčūns. Nezinu, cik viņš varēs izpausties tajā Denverā. Viņš Labi, var ejam nospēlēt tālāk. pirmo spēli. Jā, 6 punktus iemet vai 8. Tur uz Nu, 12 jā, tad minūtes. Jā. tie arī droši vien būs viņa griezti. Ejam tālāk. Jā, Clevelands Cavaliers. Šis ir beidzot no augšējiem plauktiņiem, gribētu teikt. Šis ir jau augšējie plauktiņi, jā. Un es laikam liktu viņus pie titula cienīgām komandām, jo man liekas, ka tajā konferencē nav palikuši tik daudz labas komandas. Un vienkārši loģiski domājot, ka viņiem diezgan liela iespēja tikt finālā, jo viņu konference ir vienkārši palikusi vājāka. Es piekrītu, jo pašam paskatoties to, ko es esmu sarakstījis, spoilers man ir tā kā, trīs
austrumu komandas tikai augšējos divos plauktiņos. Un viena no tām ir Kaulieris, un viņas likt tieši pie titula cienīgs. Un sakarā ar to, ka pagājušajā gadā jau viņi bija viena no labākajām komandām līgā. Tikai kaut kas pietrūka plēfos, varbūt kaut kāda pieredze, varbūt kaut kāds nianses, kaut Veselība arī. kāda schēma, veselība arī. Jā. Un šogad ir ņemot vērā to, ka Bostonā vairs nebūs tāds faktors, kā viņi bija. Viņam ir, un Pacers Indiana nebūs tāds Pacers. faktors, Jā. kāda viņi būs. Un tad viņam ir reāls šans arī aizkāpties līdz tam finālam. Jā, nu es piekrītu. Man nav diši daudz ko piebilst. Es jums piekrītu. Komanda ir laba, komanda ir jauna, ir zinām līderi visās pozīcijās. Tā kā... Bet jautājums, vai titulcienīgi vai konkurētspējīgi? Titulu cienīgi. Titulcienīgi. Nu, labi. Jo pagājušajā gadā plēfos, cik sanāca paskatīties, es viņus nebūtu līdz pie titulcienīgām. Bet jā, tā otra konference ir novājināta, līdz ar to daudz nemuldēšu piekritīšu jums. Vai mēs runājam par Cooper Flaggu un Dallas Mavericks? Jā, Man patika pirmā epizode, pirmajā spēlē, kur jau 11. sekundē Cooper Flaggs lidoja un Antonius Deivis viņam metā alīti. Un viņš viņu arī noķēra ar vienu roku un vienkārši aiznākoja garām. Likās, ka ok, šodien viss būs kārtībā. Pēc tam viņš visu puslaiku negūda nevienu punktu. Bet joprojām liekas, ka viss būs kārtībā. Spēlēs. Droši vien, ka plēfos būs. Vai viņi konkurētspējīgi? Grūti spriest. Ja ir Kairijs atpakaļ, droši vien, ka jā. Ja nav Kairijs atpakaļ, man liekas, ka nav Kairijs atpakaļ. Diezgan ilgi. Līdz pat sezonas beigām. Ja? Man liekas, ka viņš ap februāru var atgriezties. Nu, tad var, viņiem bet būtu vai būs konkurētspējīgi. nepieciešams tajā brīdī? Tas jau ir jautājums. Es domāju, ka viņi noturēsies tādā pozīcijā, lai būtu nepieciešams. Es arī domāju. Viņi jau Antoniju Deivisu pret Luku aizmainīja, lai viņi varētu tagad spēlēt labi. Jā. Nevis kaut kādā. Jā, bet manuprāt, atliek Antonijam Deivisam vienu traumu iegūt. Es to nenovēlu viņam, bet viņam tas bieži sanāk. Un man liekas, tā komanda vairs nav tik bīstama. Bet, ja ir Antonijs Deivis, tad piekrīt. Jā. Nu, iedomāsimies, Jā. ka ir Antonijs Deivis, jo, ja nav Trey Youngs, tad arī Atlanta nav iespējams Jā. pat Ja, plēf ja komanda. nav Donovans Mičels, tad es arī neliktu kāpes pie titula cienīgi. Jā. Nu, bet vai jūs viņus redzat kā konkurētspējīgu komandu? Dallas? Jā, es redzu, ka jā. Jā, ar Kairijus visam noteikti redzu. Jo tagad pirmajā spēlē skatoties, man liekas, bija diezgan interesants eksperiments, bet tāds stulbs priekš pirmās regulārās sezonas spēles, ka viņi tas starta piecinieks, kur Flags bija tāds nomināli saspēles līdētājs, jo laukumā nebija neviena kreatora no perimetra, neviena pick and roll spēlētāja. Bija pa lielam, bija 4 vienādi spēlētāji un Deriks Laivlijs. Un Kairijam atpakaļ esot, padziļinot to rotāciju, viņiem būs tas ballhandlers un viņi pavisam izsīsies pavisam savādāk. Kā arī Dallasā ir Džeki ar tādu pieredzi. Antonijs Deivis ir NBA čempions, Klejs Thompsons ir NBA čempions. Kairijs ir ne tikai NBA čempions, bet viņš ir arī uzvaru nesošā metiena īpašnieks. Ja? Tā kā tur tā pieredze ir tik milzīga, lai viņi pat ieiet, piemēram, playoffs no, teiksim, 6. pozīcijas. Tāpat tās iespējams pat aizķertos krietni dziļāk. Un es tos ļoti tālu. Līdz ar to man apmierina konkurētspējīgā kategorija. Jā, Jā, es piekrītu. Ejam tālāk. ok. Nikola Jokic un Denveras Nuggets. Viņas ir grūti saprast, kurā viņas varētu likt. Jo
Ar Nikolai Jokiču tu vienmēr viņus var uzskatīt par titulu cienīgām komandām. Bet vai atkal apkārt ir savākts labs sastāvs? Nezinu. Bet ne, jā, Jokičs ir tik labs, ka laikam zemā par titulu cienīgu komandu nevar likt. Jā, manuprāt, viņi ir palikuši tikai labāki no pagājušā gada. Ņemot vērā to, ka Kristians Brauns ir gadu vecāks, palicis gadu labāks. Ja tā Un var teikt, Rasels viņam ir Vesbruks nav komandā. Rasels Piekrīt. Ezruks vairs nav komanda. Jā, tas ir liels plus. Un kā arī viņi, Kēms Džonsons potenciāli varētu iedarēties labāk nekā Maikls Porters juniors tajā komandā. Iespējams, varbūt. Un arī Kēmam Džonsonam pagājušajā gadā bija karjeras labākā sezona. Līdz ar to es nezinu, un arī nevaru nekad norakstīt komandu, kurā ir Nikola Jokic. Un līdz ar to es tev piekritīšu, ka viņi jāliek pie titula cienīga. Vai tu esi apmierināts ar Kristianu Braunu jauno līgumu? Jo es esmu mazliet apstulbs, ja godīgi. Vai tu Kas redzēji? viņam bija tajā Pastāstīsim līgumā? skatītājiem, pastāstīsim 5 skatītājiem. miljoni, 125, fuj, 5 gadi, 125 miljoni. 25 miljoni gadā. Man liekas, ka viņš ir tāds ļoti pārvērtēts. Viņš ne ar ko neizceļas tajā komandā un samaksā tik lielu naudu, tik lielu līgumu iedot par to, ka viņš vienkārši sēdz un dažreiz iemet trīspunktu metienus. Nezinu. Man liekas, ka par tādu naudu var dabūt Nu, jā, kaut ko labāku. jā, bet tagad NBA ir tās naudas ir tik astronomiskas, ka tie 25 miljoni mums liekas, ka tas ir wow, bet 25 miljoni reāli tajā kontekstā nav nemaz tik daudz. Plus ņemot vērā, ka viņš ir tāds, labi, viņš ir tās sistēmas produkts, viņš ir Nikola Jokic produkts, kas reizē bija šī pazemina viņa vērtību citu komandu skatījumā, bet tieši paaugstina viņa vērtību Nagats skatījumā, jo viņš zina to sistēmu, viņš zina, kā spēlēt ar Jokic, viņš māca, viņš ir spēlējis gadiem. Un tā ir kaut kāda tāda prasme, kura tomēr varbūt nav visiem pieejama. Plus, piedāvājumā, tu teici, trešais numurs, kurš var nosikt, kurš var iemest trojku, kurš aiziet garām. Tā, kā, tā ir vērtība. Bet vai ir baigā māksla spēlēt blakus Nikolam Jokičam, ja tev ir laba aizsardzība un labs trīspunktu metiens? Es nezinu, es jautāju. Nu, man liekas, ka jā. Nav tā, ka Jokičs izdara visu un tev vienkārši jāiemet bumbu grozā. Nu, lielā mērā, jā. Bet tomēr tev jāzina arī, kurās vietās būt. Tev arī jābūt nost ar visu ego. Un jāsaprot, ka tu būsi otrā, trešā opcija uzbrukumā, katru uzbrukumu. Vienalga, kāda spēle būs. Nu, ja tu būtu komandas īpašnieks un tu atnāktu uz treniņu zāli un tu paprasītu ģenerāla menedžerim parādi, kurš ir mūsu trešais apmaksātākais spēlētājs, un viņš parādītu uz to balto puiku, tu būtu apmierināts. Nu, es, no tā, es tādā Tāds viedoklī rasisms uz to balto puiku. Nu, labi, tas nebija rasisms. Tu to tā pagriezi, bet nu, vienkārši ir viens cits baltais puika, Jokic. Jā, nu, tu saproti, kāpēc viņš pelna lielo naudu. Tu saproti, kāpēc Marijas pelna lielo naudu, jo uz plēsoņiem viņš vienmēr ir stabila vērtība. Un pēc tam Kristians Brauns pelna tik, nu, nevis tikpat, bet vairāk kā divi Konori Makgregori. Es atvainojos, Konori Makdēvidi. Tad tas ir mazliet ir dīvaini. Tādā ziņā 25 miljoni liekas ļoti daudz priekš viņa. Tā pašā laikā kaut kāda taisnība arī dāvim ir. Viņa vērtība Denverā ir krietni lielākā nekā viņa vērtība jebkurā citā komandā. Bet es nezinu, jo man liekas, ka G-līgā ir vēl kādi 10 konori. Man tik tie konori šodien. 10 tādi Kristiāna Brauna. Tā kā, jā, ir bijis pa daudz, bet tas nemaina faktu, ka viņi ir titula cienīga komanda, ka viņš savu ārtavu nesīs. Un, jā, tā jau redzēsim, Jā, labi. vai ir tās naudas vērts. Pietiks ar Uh, Kristianam. Jā, Mūsu Detroits uzmanības Pistons. ņem tālāk.
Nu, Nu, es sāc varu dāvā. višķiņu pa pistoniem. Okay. Es. Uh, nu, Keits Kanīkams. Uh, ļoti interesants spēlētājs. Ļoti patīk, kā viņš spēlē. Viņš gan ir pelnījis savus 46 miljonus, un viņš katru gadu paliek ar vien labāks un ar vien labāks. Es ceru, ka arī šogad viņš pieliks to vēl vienu solīti, jo komanda beidzot pagājušajā gadā bija play-offs, spēlēja labi. Ja nemaldos, zaudēja Ņujorkai vai ne? 7. Jā, Jā, līdz ar to komanda Mālača sistēma ir arī superīga. Vašingtons Wizards varētu tikai pamācīties, kā ir jānotankojas un kā ir jāuzbūvē komanda no pašas apakšas. Līdz ar to godīgi sakot, viņus liktu pie baudu vērot, bet es viņus arī gribētu likt pie playoff komandas. Līdz ar to, tā kā tā baudu vērot ir tāda mistiska kategorija, tad es piedāvātu viņus likt tur, bet priekšā Hornetiem, protams. man liekas, nav baigi ko piebilst. Pagājušais gads bija diezgan liels pārsteigums, jo viņi iepriekš bija sliktākā komanda NBA. Un tad pēkšņi viņi pārtapa par playoff komandu un izcēlās īpaši Keits, kā tu minēji. Un, es ceru, ka viņi atkal būs playoffā, jo viņi bija tādi jauni, agresīvi, kā veco laiku pistons. Es gan to neesmu redzējis, bet par to raksta avīzēs. Jā, un tad es ceru, ka viņi atkal būs ar tādu pašu agresivitāti, emocijām. Un viņas bija bauda vērot, bet tas viņas likt pie playoff komandām. Jā, es arī viņus liku pie playoff komandā, jo viņi tas šķiet tāda komanda, kur spērs to solīt vēl tālāk, vēl nākošo solīt augšu. Jo viņi galu galā viss komandas kodols ir jaunie spēlētāji. Piedāvājam, Jēzus Saivijs būs atpakaļ. Un Viņš nenotraumējās tikko. tikko? Nu, pagājušā sezonā. Ok, varbūt. Jā, Varbūt sezonas šāds. vidū man šķiet. Jā, viņiem tāda identitāte. Viņš atgriež tādu bad boys pistons, tādu vibe nedaudz. Tas forši no jaunas komandas redzēt tādu attieksmi, tādu domāšanu. Playoff komanda. Golden State Warriors. Vecākā komanda līgā. Jā, Warriori man ir kā playoff komanda. Jo man nešķiet viņi konkurētspējīgi īsti. Varbūt tāpēc, ka es īsti neticu tam vecuma piegaršai, jo man šķiet viņas vajās traumas līdz sezonas beigām. Un kā arī Dreimons Grīns vairs nav tik labs, kā kādreiz bija Džimijs Butlers, diemžēl. Diemžēl nav tik labs, kā kādreiz bija. Un viņi tiks plēfos, bet nekas vairāk. Es atkal. Man nostalģija neļauj piekrist, bet laikam playoff komandas būtu tikai godīgs priekš manis arī rādītājs. Bet tu, Gustav, piedod savu pārtrauc. Jā, es viņus liku pie konkurētspējīgas komandas. Es neteiktu, ka Dallas ir stipri labāka par viņiem. Es gan domāju, ka ir. Un tā kā Es uz tām arī. komandām, kas mums tur ir Atlanta, Boston un Detroit, tad Golden State, manuprāt, ir divus līmeņus labāk par visām tām komandām. Es nedomāju, ka divas līmeņus augstāk, bet divas līmeņus labāk. Man laikam vienkārši patīk Golden State, bet viņam super dziļš tas sastāvs ir. Un, ja arī tur kāds notraumēsies, nav tā, ka viņi ir neaizstājami, ja vien tas nav Stefans Karijs. Jo tur no beņķa nāk, tur tāda spēlētāja, kā Badijs Hilts, piemēram, tur Podžemskis un Kominga var spērt nākamo soli, ja viņiem dod vairāk bumbu. Un, man liekas, ka konkurētspējīga komanda uz titulu. Bet varat nepiekrist man. Nav tā, ka Kuminga katru gadu var spērt nākamo soli. Nav tā, ka par to runā jau gadiem.
Vismaz Drēmons Grīns, man liekas, ka tiešām katru gadu to pasaka. Nē, nu tā ir, jā, bet šogad izskatās, vismaz pēc pirmās spēles, ka viņam tiks arī dotā iespēja, ka viņš spēlēs vairāk. Un vismaz tagad iet starp pieciniekā, nospēlēja tuvu 30 minūtēm. Bija laba statistika, laba spēle. Nezinu, tas jau tāds minējums. Īstenībā Dāvi man Gustavs mazliet pārliecināja, pabīdīt viņus mazliet augstāk. Jo tomēr, ja mēs tā paskatāmies, tas pats Jimbo, viņš viens pats ievilka Miami, tagad viņam blakus ir tādi džeki. Ok, vecums nenāk viens, bet nu, tas nav arī tāds vecums, ka viņi, ko nozīmē konkurētspējīgi? Nu, top 8 līgā. Plus mīnus. Es pat esmu gatavs pabīdīt uz Labi, augšu. labi, labi. Jūs varat pabīdīt savu. Es vienkārši, kāpēc viņas liek kā plēf komandu, jo tieši to traumu dēļ, tieši tas, Jā, ka viņa bet ķermeņi tu būs man jau. iepriekš pārmet, ka es teicu, ka Antonius Deivis traumēs. Un Nu tu jā, teici, bet, ja viņš, tad jau viss var būt traumēts. bet, Tagad bet, tas pats. bet vecums. Vecums nenāk viens. Un man liekas, viņa ēra vienkārši beigusies. Un tas par Kamingu, jā, ka viņš spērs nākamo soli. Ja viņš spērs nākamo soli, tad ļoti iespējams, ka es krāsu mainīšu savas domas par viņiem. Bet tas jā ir diezgan liels jā. Un, kā jau teicu, Džimijs vairs nav tas Džimijs, kas kādreiz bija. Dreimons ir joprojām ļoti labs spēlētājs, lai arī daži cilvēki negribētu man piekrist. Bet arī viņš nav tik labs, kā kādreiz bija. Un pats Stefs Karijs nav vairs īsti tikpat labs, kā bija vēl pirms, teiksim, 3 gadiem. Bet man nav tik liela problēma, ja viņi ir konkurētspējīgi. Tie ir. Bet kas būs problēma citām komandām šogad, ir Houston Rockets. Viņi ir ļoti labi papildinājušies. Tā komanda izstāsta interesanti. Ar tādu pilnīgi pamainītu konceptu. Spēlē tikai garie apmēram. Kaut kas, jau, protams, bija jāpamaina, jo Freda Van Līta izkrišana, nu, tomēr labs spēlētājs, liels spēlētājs, ne auguma ziņā, bet liela loma viņam ir. Mm, Houston Rockets, tā būs komanda, ko tiešām būs ļoti bauda vērot. Bet, nu, viņi, protams, nav tik zemi. Viņi ir augšā jāliek titulu cienīgs vai konkrēt spējīgs. Un tā kā Dāvs ir KD fans, tad es ticu, ka viņš liks pie titula cienīgām komandām, bet man atkal liekas, ka Houston mazliet pārvērtēta. Un es viņus liktu konkurētspējīgajā. Es viņus likšu pie titula cienīgā. Jo viņi pagājušajā gadā bija otrais sīts regulārajā sezonā. Viņi bija laba komanda, kuriem pietrūka pieredze, kuriem pietrūka varbūt tieši uzbrukuma spēle, punktu gūšana statiskajās situācijās. Un starpzonā viņi ieguva iespējams labāko statisko situāciju punktu guvēju, kāds ir. Pat ņemot vērā, ka viņam jau ir 37 gadi. Un tagad jāsaka, ka viņam var būt liels traumu risks, un viņa ir beigusies. Vai kā tur bija to Golden State? Šo atgādināt. Jā, bet tomēr te arī ir citi spēlētāji. Te ir, pat ja viņiem būs tās mini traumas, bet te ir arī citi spēlētāji. Šenguns tas pats, kurš katru gadu vienkārši spēr masīvus soļus priekš, Āmens Tomsons, kurš izveidojas par vienu no interesantākajiem jaunajiem spēlētājiem visā NBA. Un tā visa komanda un piedāvājuma viņam ir ļoti labs treneris, lai arī varbūt tāds neētisks pēc iepriekšējām darbībām, bet tomēr Udoka zina, ko dara. Manuprāt, ja viņiem būs kārtībā ar veselību, būs ok, tad viņi pēc tam noteikti var pakāpēties. Man liekas, ka tas Fred Van Līta, to, ko viņi pazaudēja, viņi būs tāds stiprs zaudējums, jo man pietrūks metiena. Viņa tajā komandā īpaši, ja viņi spēlē ar šādu startu piecinieku, kur ir Amens Tomsons ir nemetējis, Stevens Ādams ir nemetējis, un Šenguns viņš var iemest, bet tā nav viņa stiprākā puse. Ar 3 nemetējiem spēlēt, ar 2,5 nemetējiem spēlēt 2025. gadā. Man liekas, ka baigi sarežģīti tas ir. Un nav tā, ka no beņķa tur nāk supermetēji. Ok, tur ir kaut kāds Rīčs Šepards, kurš labi met rojas, bet atkal otrajā galā viņš ir
mazliet vājāks, jo viņš ir vienkārši augumā īsāks. Un bet arī īsons un vispārējie tur, nezinu, man liekas, mazliet pārvērtēts tā komanda. Es katrā Tu ziņā viņus neliktu. es teiktu, ka viņi ir stipri līdzīgās svaru kategorijās ar Golden State Warriors. Nu, nu, ko Tas ir man tavs tagad viedoklis. jāizdara? Tev var būt savs viedoklis. Jā, nu, es jau jums neuzspiežu to. Nu, mēs vienmēr varam atgriezties un saprast, kas notiek. Viņi, man liekas, ka viņi ir pareizā pozīcijā, bet vai viņi ir pareizā kategorijā? Ja mēs šobrīd skatāmies, un viņi ir starp Denveru un, piemēram, Mavericks, tad tas mūs visus, es domāju, apmierina. Bet vai tā ir īstā kategorija? Es domāju, vēlāk atgriezīsimies, sapratīsim. Pagājušā gada NBA finālu tika sasniegusi Indiānas Pacers komanda. Šogad tas neatkārtosies. Bet cik tālu viņi tiks? Ko jūs domājat? Es saku, ka viņi, es uzreiz paturpināšu. Es domāju, ka man pat negribās viņus likt pie playoff komandas, bez tā ir īsi. Es viņus liktu pie baudu vērot tīri pēc krāsiņām mūsu tabulā. Uh, ja kāds ir gatavs viņus likt zemāk, es neiebildīšu. Ja kāds ir gatavs viņus likt augstāk, arī neiebildīšu. Tāda komanda, ko mēs pagājušajā gadā jau īsti līdz galam nesapratām un priecājāmies, kā viņi tik augstu ir tikuši. Kā šogad tas viss sanāks, tam pelnušķītas stāstam ir jābeidz. Jā, ļoti, ļoti, ļoti piekrītu teviem katram vārdam. Un es tieši domāju, skatoties tos mūsu nosaukumus, tās kategorijas, bet kā nav īsti bauda vērot, jo tur vairs nav īsti uz ko skatīties. Jo ir gan Haliburtons, gan Tērners prom, un turpat centra spēlētāji šobrīd spēlē 2,8 centimetru garš spēlētājs. Ja citās komandās, kā mēs runājam, kad Amēns Thompsons un Coopers Fleks ir 2,10 saspēles vadītāji, tad Pēceriem ir vienkārši super īsts sastāvs. Un, bet, nu jā, es piekrītu, ka viņš jāieliek pie tā bauda vērot. Un vienkārši viņiem ir jāgaida, jācer, ka viņi trāpīs loterijā uz kādu NBA draftu loterijā uz kaut kādu veiksmi, kā to izdarīja Dallas Mavericks, un jāgaida tev Haliburtons atpakaļ, un tad jau viss būs atkal kārtībā. Tāds gapie ir jāpaņem, ja? Tavuprāt. Līdzīgi kā Bostonā, bet vienkārši Bostonā nav tik slikti kā Pēcers. Man tieši liekas, ka viņi pat bez tā ir īsti būs playoff komanda. Jo kā, un bez Turnera, kas, protams, liels zaudējums viņiem ir, bet tomēr tā burvība ir tajā spēles stilā. Un atkal tajā sistēmā tas tā visu laiku tā konstantā tempa pātrināšana, aiziet uz priekšu un piespēles uz priekšu. Un aizsardzības tā identitāte, ka viņi visi kā suņi ēd nost. Es, es piekrītu, ka viņi būs baudu vērot. Es varētu arī redzēt pasauli, kur viņi netiek plēfos, kur viņi netiek plēnā, bet es domāju, ka viņi kaut kādā veidā iestrauksies tomēr tajos plēfos, jo tomēr Ārons Nīsmits joprojām tur ir, Nemhārds joprojām tur ir, tas pats Benedikts Maturins, kurš Haliburtona probūnē viņu visi trīs varēs vēl vairāk izpausties un progresēt, un varbūt, ka Haliburtons būs atpakaļ, tā komanda būs vēl bīstamāk. Nu, Haliburtonam tomēr mazs laiks, nu, uz tādu traumu mazs laiks ir atgriezties, jo satraumējās viņš pašās sezonas beigās. Un Nu, jā, domāju, ka, nu, saki. nu, atgriezties, kā, kad viņš atgriezīsies nākošais sezonā. Jā, Es nedomāju, ka viņš jā. šo sezonu atgriezīsies. Nu, it kā runājot, ka viņš pēdējo spēli, nu, ESPN prognozēja, ka viņš pēdējo spēli aizvadīs. Sezonas pēdējo spēli. Nu, tīri tā, Mm. nu, ja mēs skatāmies pēc fanzija, nu, tieši šī saraksta, ka viņam ir paredzēts, ka viņš aizvadīs vienu spēli šo sezonu. Nu, nē, tā nebūs. Un līdz ar to baudu vērot, man liekas, tāda ļoti, ļoti labs kompromiss starp playoff un šīs netās. Jā, Ejam tālāk. ejam tālāk. Gustav, šis būs tev.
Los Angeles Clippers. Un vajadzēja, laikam, noklausīties mūsu, kas tā bija Tituла pretendenti. pirmā epizode, laikam, tā bija, jā. Un vajadzētu tās pašas emocijas dabūt atpakaļ, jo es neesmu vairs Clippers vilcienā tik ļoti iekāps, bet Kā tad viņi, tu esi Clippers vilciens? jā, es vienkārši esmu, jā. Um, Nu, es viņus līdzu kā playoff komandu. Es viņus gribētu līdzi kā konkurētspējīgu komandu, bet viņi ir palikuši tik šausmīgi veci, ka, ja Ei, bet dāvāties pret Golden State arī ir šausmīgi vecs. nē, nu, bet nevar salīdzināt Stefanu Kariju ar Krisu Polu, piemēram, vai, nu, jā, tā kā, vai Jimmy Butler ar kas tur vēl ir. Vai Leonards? Vai James Leonards, jā. Hardens? Nu, nu, nezinu. Man nepatīk tā starpsezona, ka tur vienkārši viss pensionārs savāc. Un, it kā ok, tas sastāvs ir labāks uz papīra, dziļāks, un viņiem būtu jāspēlē labi. Bet vēl pie tam, ka Kavai tur pirmssezonā atklājās lietas, un tad nezinu, kas viņam atkal būs. Un tad kaut kādā brīdī viņš atkal būs traumēts pussezonu, ja ne pat 3/4 no sezonas. Un, nē, es neesmu vairs Clippers vilcienā. Zini, kāda ir atšķirība starp Warriors un Clippers? Viņi arī it kā abas komandas vecas, abas komandas ar labiem spēlētājiem, bet Warrioriem ir čempioni vai arī Butlers, kurš it kā nav čempions, bet nu, gribētos, ka viņš dabūtu to titulu. Un tajā Uzvarētāji. pašā laikā viņš, jā, uzvarētājs, pareizi, uzvarētājs ir tas vārds. Bet Clipperiem it kā tie spēlētāji ar lielām naudām, bet tajā pašā laikā Bredlijs Bīls. Nu, kāds viņš uzvarētājs? Kris Pauls, nu nav viņš uzvarētājs. Ja? Vienīgais no uzvarētājiem tur ir, tas pats Hārdens arī nav uzvarētājs. Vienīgais uzvarētājs tur ir Kavaja Leonards, bet tu jau arī pareizi saki, nu, kādas peripētīs tur šogad no viņa izliks ārā. Nu, it kā parasti traumas, bet hei, izrādās, ka viņš ir arī apiet sistēmu līgumos, kas tur ar tiem kokiem, ja viņš tur stāv par katru iestādīto Kavaja Leonardu koku, viņš tur dabū miljonus. Tā kā, nu, es piekrītu, ka viņi play-offs tiks, ka viņi tur būs, bet pirmā kārta nekas vairāk. Jā, man pat nav īsti ko piebilst. Es arī domāju, ka plēfos būs. Bet nav viņiem tas, kā tu pareizi teici, nav tas uzvarētāja DNS. Un mistiskais, ka Vaja Leonards var parādīties un atkal pazust. Un plēfos viņi tiks, un tas būs foršs atvadas Krisam Polam. Jā, it kā viņa, laikam, viņa klubā, viņa pazīstamākajā klubā, jo baigi jau neasociē viņu ar nevienu citu klubu tik ļoti kā ar Clipperiem. Viņam būs foršs nobeigums, ka viņi 5 spēlēs zaudēs. Lēfos kaut kādiem Dallasai vai Warrioriem vai vienalga. Labi, tālāk. Sādāk mums tā ilga epizode. Los Angeles komanda. Lakers. Normāla epizode. Lakers. Lakers būs konkurētspējīga komanda, jo šis sastāvs ir samērā līdzīgs tam sastāvam, ko Luka Dončičs aizveda līdz finālam 23. gadā. Plus viņiem ir tāds spēlētājs kā LeBron James. Es nesaku, ka viņi tiks finālā. Es pavisam noteikti nesaku, ka viņi tiks finālā, bet saku, ka viņi tiks otrajā raundā un ka viņi varēs pacīnīties ar kādu no smagsvariem. Jo LeBron James ir uzvarētājs. Luka Dončičs ir viens no labākajiem uzbrukuma spēlētājiem pasaulē. Un piedāvājumā viņiem ir labs palīgs sastāvs apkārt. Austin Reeves personā un Rui Hachimura. Tas pats Gabs Vincents no malas. Jā, tu viepi seju par Rui Hachimuru, bet tomēr viņš savu darbiņu dara. No viņa neprasa iemest 20 punktus, no viņa prasa nosakt aizsardzībā un iemest trojku. Cik Gabs Vincents nosauc par labu? Gabs Vincents no beņķa. Hei! Man patīk jūsu dinamika šodien. Man ļoti patīk. Tas nav nevainas. Nav tik slikts rezerves saspēles sajūta. Jā, viens no sliktākajiem. Viņš ir ok. Viņš ir burtiski ok. Viņš ir burtiski ok. Es ticu viņam. Bet, jā, un Deandre Aytons, kurš arī jau kaut kā tajā sliedēs bišķi iegrozīsies, un līdz sezonas beigām viņš būs lietas koks.
Tu man nepiekritīsi, ja, Es, Gustav? es tev nepiekritīšu. Jā. Mm. Man liekas, ka šī komanda ir slikti komplektēta. Wow. Deandre Eitons sezonas vidū vairs nebūs vai nu tajā komandā, vai nu viņš nebūs starp piecinieku centrs. Wow. Jā, nu, Games Vincents, tavs pieminētais, ir. Viņam vispār nevajadzētu spēlēt NBA, bet Partizānā Belgradā šobrīd. Uh, Wow. jā, kas tur vēl ir? Rui Hačimūra pieminētais. Nu, No, no. nu, viņš nav starta piecinieka ceturtais numurs. Tādā konkurētspējīgā komandā. Vienīgais, kas Okay. viņiem ir Luka Dončičs. Lebron James neksistē. Labi, Uh, Lebrons Džeims arī nu, viņiem ir. jā, bet tas sākums jau, ka viņš ir traumēts. Es esmu, jūs zināt, es esmu Lebrona fans, jā, bet man Jā, liekas, bet ka tur, MJs gauts, bet turpin, jā. Jā, ka tur nē, MJs nav gauts, jā, tas, ko Valters teica. Bet turpin, Gustav. bet tur viss ir beidzies. Jā. Un, kā teikt, ģenerālis AI, tur viss ir beidzies un klapējiem to bodīt ciet, un tur nekā nebūs. Nu, Neskatīt, tu mēs, paņēmi visu, ko es pateicu, un pateici pretējo. Pa lielam, jā. Visam nepiekrīt. Ja man būtu jāsaka, es prognozētu, ka viņi netiks plēsofos, bet tā kā tu ieliki konkurētspējīgā, tad es piekrītu, ka viņiem jābūt pie plēsofu kategorijas, lai būtu pa vidu tāds. Valter, ko tu domā? es, uh, es palikšu pie Gustav pēdējās replikas, ka lai viņi paliek pa vidu. Lai viņi paliek pa vidu. Minnesotas Grizzly. Lido Memphis. lodes, lido. Memphis Minnesota Grizzly. Grizzly. Jā, jā, Minnesota Grizzly. mūte putās. Labi. Labi, Lido lodes, lido granāts. Beidz. par šiem varam daudz nerunāt, jo tur nav ko daudz Jā. runāt. Bet, nu, it kā Nu, viņas ir bauda vērot tikai Džamurenta personā, bet tur nekā nebūs. Viss. ko? Jo? Kāpēc lai tur kaut kas būtu? Jo viņi ir ok komanda. Nu, viņi ir ok komanda, bet vai viņi ir playoff Nu. komanda? Es domāju, ka viņi ir playoff komanda. Kāpēc, lai viņi nebūtu playoff komanda? Ņot vērā, viņiem pagājušajā nebija Džāmorants. Liela daļa sezonas. Hei, viņš šogad būs atpakaļ. Cerams. Cerams, viņš spēlēs vairāk. Cerams, viņš nevilks neko ārā no kabatā. Viņiem ir Jaren Jacksons. Viņiem aizgāja Desmonds Bains, bet viņiem ir Jēlens Wells, kurš spērš to soli tālāk, kura būs dot tā iespēja. Viņiem ir Gigi Jacksons. Manuprāt, viņi ir tāda komanda, kura tiks plēfos, viņi izstāsies pirmajā raundā, bet viņi vienkārši parādīs kaut kādas zobus. Kaut kā to Memphis skaislību. Nu, te ir atkal jautājums par veselību. Ļoti traumatiska komanda. Ja mēs to neņemam vērā, tad viņi droši vien ka ir plēsoņā. Bet vai mēs tiešām to, nu, nezinu, droši vien ka baudu vērot. Būtu tā mana kategorija. Okay. Jā, Labi. kaut kā tā, viss apmierina. Labi. Miami Labi. Heat. Nu, šeit tiešām Šis nekas tas. nebūs. Nu, Man jā. nedāvā. Nu, Mēs jā. varam vienoties beidzot. Jā. Man liekas, tā kā šī ir aiz Wizardiem. Tā kā komanda, par kuru mēs vairāk vienalga. Nu, vēl Sacramento kaut kur tur. Tā kā, es nezinu, man tā kā reāli. Viņi eksistē. Tas ir tā kā labākais, ko es varu pateikt par viņu. Tur nav ko skatīties. Tur ir vienkārši viduvējības, viss un bērns Adebayo, kurš īsti nav skatāms. Viņš ir vienkārši labs basketbols spēlētājs. Un Tailers Haro. Nē, nu, komandas otrais saspēles vadītājs ir šobrīd savākts FIBA rokās. Jā. Līdz ar to tādā ziņā kaut kādu baudu vērot viņas ir. Bet viņi neizpaudīsies katrā ziņā basketbola sezonā tik ļoti, lai viņus varētu teikt, ka viņus ir baudu vērot, vai pat ne šis, ne tas. Uzskatu, ka tas ir pagrabs un lai viņi tankojas un lai domā jau par 2028. gada sezonu. Es domāju, ka viņiem ir jāatrada prom Bēms, kamēr viņi var.
Nu, jā, tā kā es neredzu iespēju, kā viņi sādāk var kaut ko uzbūvēt no tās komandas. Jo es neredzu, ka free aģents turēnies un plēnām labākais trade piece, kas viņam ir tieši bērns. Un kāpēc būtu viduvējība 10 gadus, ja tu vari būt pavisam sūdīga komanda pāris un pēc tam būtu ok? Piekrītu tev, Jā. Dāvi. Šajā reizē es tev piekrītu. Milwaukee Ejam Bucks. tālāk. Jā. Milwaukee Bucks ar visu jautājumu zīmi par Jāni. Nu, laikam jau, ka Jānis paliks komandā. Nepavēlti parakstīts ir, nu jau tur ir 3 brāļi komandā, ja man atmiņa neviļ. Un es taču nemeloju, vai ne? Jā, Jā, 3. Nu jau viņi tur ir trietā, līdz ar to komandā droši vien paliks. Komanda droši vien blakus NBA, ASV un Kanādas karogiem var izlikt arī Grieķijas karogus. Uh, Nezinu, baudu vērot to komandu nekad nav bijusi. Jānis skrien kā tāds vilciens pa sliedēm. Atēns, Milwaukee un vienkārši taranē visus. Bet droši vien, ka play-offs viņi tiks. Droši vien, ka viņš ievilks. Palīdzība viņam principā nav. Nu, piedodiet, kā Elsa Kuzma. Tā kā, nu, vienīgi Mails Tārners. Tas ir tāds mazais gaismas stariņš, varbūt tās Milvakiem, bet, nu, vai tas ir tas, ar ko tu vari būt konkurētspējīgs? bet, Stipri šaubos. bet tas pats Brooks Lopes tikai Tikai jaunāk. citā. Jā, bet garais Jā. gals jau viņiem labs ir, bet mazajā galā tur spēlēja Kevins Porters, kurš pirms 2 gadiem nespēlēja basketbolu. Un tā kā nav viņiem īsti resursi mazajā galā. Tā ir Viņam ir lielākā problēma. Kols Antonijs. Nu, jā, bet nezinu, es neticu tai komandai arī. Nu, uj. Es nezinu, man liekas, viņiem nav tik ļoti nepieciešams tas mazā gala kreators, jo palielam galvenais kreators būs Jānis visu sezonu. Tad vairāk tā pārējie ir lomas spēlētāji. Jo es arī nezinu, neredzu, man liekas, tā arī viņi spēlēs, ka pārsvarā viss metīs vienkārši trojks un Jānis visu izveidos, un ja Jānim neies, tad arī pārējiem visiem neies, un kaut kā plēpos viņi iesprūksies. Vai, ja būtu play-in sadaļa, es liktu viņu play-in sadaļā, jo man liekas, pat līdz plēpiem viņi neizsniegsies. Bet baudu vērot, tas būs tik ļoti pret spalvu, jo nu, viņas nav baudu vērot. Nu, playoff komandas, domāju, ka atbilst. Jā, būs. Jā. 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 Labi. Nu jā, tā tad Minnesotas, īstā Minnesotas komanda, Minnesotas Timberwolves. Ko mēs par viņiem domājam? Es nezinu, mēs jau katru reizi, kad mēs pieminam Timberwolves, sakam par viņu garo galu, bet tieši tādēļ es neliktu pie titulu cienīgajām komandām. Kaut gan Antonijs Edvards ar katru gadu paliek ar vien labāks un veidojas par top spēlētāju visā līgā, bet man kaut kas pietrūks, kaut kāda palīdzība viņam pietrūks tajā sastāvā, un tāpēc es viņus Gobers? lieku kategoriju zemāk. Kuru kategoriju zemā? Nu, pie konkurētspējīgāk komandām. Mm. Nu, Dāvi piekristīs. Jā, es piekritīšu. Jo, ja viņi būtu austrumu konferencēs, viņas varbūt arī likt pie titula cienīgas. Bet tā kā viņi ir tik ļoti pārsātinātajos rietumos, kur ir, manuprāt, reāli 6 komandas, 5, 6 komandas, kuras 6, 7 dažs teikt, kuras varētu cīnīties par titulu, tad es viņus liku pie konkurētspējīgām, jo Antonijs Edvards paliek labāks, un viņi jau iepriekšējos 2 gadus ir parādījuši, ka viņi var cīnīties jebkuru komandu. Nu, ļoti labi. Tad tur, lai viņi arī paliek, es jums pilnībā piekrītu. Klasiskā frāze bija jāpasaka, pilnībā piekrīt. Ziniet, kā Antonius Edvards ir viens no spēlētājiem, kas līgai ir šausmīgi nepieciešams. Jo par Antoni Edvards runā kā mazliet par citādāk kā par zvaigznēm. Līdzīgi kā Drēmons Grīns ir skaļš un tāds līgai nepieciešams, Antonijs Edvards arī līgai nepieciešams. Viņš tādu Jordana vibe dod.
Un žēl, ka viņam apkārt tā komanda tāda, ka negribās viņus likt pie titula cienīgiem. Bet konkurētspējīgi viņi ir. Un tas ir labi. New Orleans Pelikāns komanda, kas tiešām nav konkurētspējīga. Dāvi, došu tev vārdu. Es likšu viņus pie baudu vērot, laikam. Jo tomēr es nezinu, man viņa tā komanda simpatizējas lielā mērā tādēļ, ka tur ir Zajons, kur ir interesanti skatīties, kāds gaļas blāķis veļas pa laukumu, tad pārdem ko pāri kādam, un arī Trejs Murfijs. Herbs Jones, tas pats, kad Dežonta Mūrais, man šķiet, ka viņš atgriezīsies kaut kādā šodien. Viņš arī būs atpakaļ. Tāda interesanta, atletiska, salīdzinoši jauna komanda, kur varētu arī aizsniegties līdz plēfiem, bet man šķiet, šogad vēl nebūs tas. Nu, man gribās būt mazliet tādam jau tādam vairāk nospraust robežu un jau teikt, ka tas ir ne šis, ne tas. Jo Zajons tāds ļoti, viņu ir baudu vērot, jā, tik viņš ieskrienās un dankot. Tā citādāk tur, nezinu, man liekas, ka no tās komandas tur īsti nekā nav, un Dežonte Marejs būtu tā kā pagrieziena punkts, lai viņus ielikt pie baudu vērot, bet viņš ļoti ilgi ir ārā. Viņš, man liekas, arī sezonas pašās beigās tikai atgriežas līdz ar to. Es liktu zemāk, bet varam arī atstāt. Nu, es arī viņus liktu zemāk, bet nezinu, man grūti likt pie baudu vērot komandu, kurā Jordans Pūls ir galvenais saspēles vadītājs. Bet ejam tālāk. Nav jēgas pieminēt. Jā, New York runāt tik Knicks. daudz par Pelikansiem. Nu, New York Knicks, es arī iesaku, ka es viņus liktu pie titulu cienīgajām komandām. Es prognozētu, ka viņi pabeigs kā pirmais sīts regulāro sezonu. Un, ja pagājušajā gadā viņi jau aizgāja tālu, tad man liekas, ka šis būs tas viņu gads, kad viņi iekļūs finālā. Man patīk, kāds viņiem ir tas sastāvs, sabalansēts un starppiecinieks. Es teiktu, jaudīgākais savā konferencē. Es prognozētu viņus, ka viņi būs finālā pirms sezonas. Jā, es piekrītu. Es nezinu, vai es prognozētu, vai viņi būs finālā, bet viņi noteikti būs viena no divām komandām austrumos, kur cīnīsies, viena no divām, trijām komandām, kur cīnīsies par to austrumos. To taisnība par to, ka viņiem ir iespējams labākais sākuma piecinieks austrumos, kā arī viņi arī iepriekšējos gadus ir parādījuši, ka viņi māca spēlēt playoff atmosfērā, kā arī tas Madison Square Garden. Tā priekšrocība ir tomēr vērā ņemama playoffos. Es varbūt iepriekš nebiju ticējis īsti Jēlem Bronsonam kā tādam numur viens vadošajam uzbrukuma spēkam, bet viņš ir manī pārsteidz un pierādījis pretējo. Man grūti viņus nolikt zemāk par titulu cienīgu. Vai treneru maiņa ir kaut kāds faktors? Es domāju, ka pozitīvs faktors, jo nebūs visu regulāro sezonu jāspēlē tiem starppiecinieku džekiem tur 45 minūtes. Nu, man tā gribētos domāt, es, protams, neesmu redzējis, kāds ir jaunais treneris un kāds ir viņa rotācijas stils un vispārējais, bet Toms Tībado iespiedās atmiņā tieši ar to, ka viņš ļoti uzticās tiem saviem 5, 6 džekiem un viņi arī spēlē. Vai tas ir labi tā tik garā sezonā, es nezinu. Nē. Šī brīža NBA čempioni mēģinās aizstāvēt godu. Oklahoma City Thunder. Titulu cienīgs. Jā, pilnīgi piekrītu. Te nevar nepiekrist. Tā ir tik laba komanda, tik nokomplektēta. Tur ir šobrīd šeit vienkārši šonakt arī 55 punktus iemet. Es pat arī zinu, līdzīgi kā par New Orleans nav ko runāt, tāpēc, ka viņi ir tik slikti. Līdzīgi ir par OKC. Tad nav īsti vērts runāt, jo viņi ir tik labi. Bet izpaudieties, jā. Nezinu, nav ko baigi teikt. Jā, piekrīt, ka viņi ir galvenā favorīta.
Nekas sastāvā nav mainījies, un nebrīnīšos, ja viņi uzvarēs arī otru gadu pēc kārtas. Ka nav baigi ko tur pieminēt. Nu, labi, tad braucam uzreiz uz Rolando, uz Rolando maģiju, Magikiem. Nu, es teiktu, ka konkurētspējīga komanda. Man kaut kādas simpātijas par to komandu ir Francis Wagners, Paulo Banquero, Desmonds Bains. Liekas, ka varētu būt tāds melnais zirdziņš šajā sezonā. Es esmu tagad Clippers vilcienu pārmanījis uz Magic vilcienu. Un es beidzot tev pilnībā piekrītu. Jo es baidījos to teikt skaļi, bet manuprāt, viņi ir konkurētspējīgi komanda. Jo, kā teicu, jā, viņi gan Bankero, gan Wagners šķiet, ka viņi varētu šogad vēl vienu pakāpienu priekšu. Varbūt cilvēki īsti nerespektē tik ļoti, cik vajadzētu Paulo Bankero, jo gal galā viņš bija pirmais piks NBA draftā pāris gadus atpakaļ. Un viņš ir viens no tiem spēlētājiem, kurš potenciāli var kļūt par to superzvaigzni un būt par to karogu nesēju frančīzē. Un īpaši austrumos, kā jau iepriekš teicu, ka austrumi ir krietni vājāki par rietumiem. Viņi var reāli, es nezinu, vai aizkāpties līdz pusfinālam, bet viņi var noteikti likt pasvīst kādai no vai nu Cavaliers vai Niks tieši par pusfinālu. Jā, nu, Bankēro man arī patīk. Tā komanda ir tāda, nu, viņus būs bauda vērot. Viņi tur augšā ir, viņi tur ir pelnījuši būt. Nu, es vienmēr esmu teicis, un es arī teikšu šogad un šobrīd, ka man Wagners nepatīk. Frants Wagners, es nezinu, man kaut kas viņā nesaista, tas viņas spēles stils. Es par to pārliecinājos tieši Eirobasketā. Nezinu, kaut kā man nav tā kā arguments. Man nav arguments, kas, bet vienkārši tas viņa basketbols nesimpatizē. Bet tas nav objektīvi. Līdz ar to komanda laba, konkurētspējīga, titulu cienīga. Nē, bet konkurētspējīgi viņi ir. Un to jau redzēsim. Un tālāk. Jā, Philadelphia 76ers. Nevar saprast, kurā kategorijā viņi varētu būt. Ja Embīts ir vesels, tad viņi varētu būt konkurētspējīgi, bet to, ko mēs redzējām pirmajā spēlē, ka viņš izskatās, ka vispār nevar palikties no zemes un ļoti sliktā fiziskā kondīcijā izskatās. Un, ja viņam tiešām tie ceļi ir beigušies, tad varētu būt arī tikai playoff komanda un nekas vairāk. Viņi varētu arī nebūt playoff komanda manās acīs. Es tā gribētu. Man 76ers nepatīk, manam beats nepatīk. Ja viņi netiktu plēfos, es būtu priecīgs. Atkal atgriežamies pie tā, vai tas ir objektīvi. Droši vien, ka nē. Bet es būtu viņus gatavs likt pie baudu vērot. Es viņus tur gribētu redzēt. Es piekritīšu Gustavam, ka, ja Embīts kaut vai 80% atgriežas, tad, manuprāt, viņi ir konkurētspējīgi. Bet vienmēr māca šaubas par Embīdu, par viņa ceļiem, ka viņi ir tiešām beigušies. Un, bez viņa, jā, viņi varbūt iespējams var pat nebūt plēfa komanda. Es pat piekritīšu, ka viņas varbūt var likt baudu vērot. Bet vai Tairijs Maksīs nav jau iekāpis tajā līmenī, kur viņš ar nelielu palīdzību var ievest komandu plēfos? Nē, viens pats nē. Nu, viņam šobrīd būs apkārt pietiekami ok spēlētāji, lai viņi būtu plēfos, visticamāk. Bet, nu, te ir, kāpēc viņi nebūs, nu, ar šādu sastāvu viņi nebūs nekad augstāk par vienkārši par plēfu komandu. Tas ir iemesls tāds pats, kā bija, ko mēs runājām par ko mēs to runājām, par kliperiem, ka viņiem nav uzvarētāji. Joels Embiids mūžīgi skrien pēc MVP, nevis pēc NBA titula. Jā. Pauls Džordžs arī nekad nav varējis uzvarēt, viņš nekad nav varējis būt vesels pietiekami. Maksimums playoff komanda, nu,
Vai viss ceļ rokas. Tad plēf komandai baudu vērot. Kas ir tā Var plēft kategorija? Teikt, komandu būt. plēf komandā. Nu labi, lai iet kā plēf komanda. Phoenix un Suns. Nu, šis un tas. Vai baudu vērot? Baudu vērot ir Devina Bukera. Vai tur Jā, vēl kāds no pārējiem 13 spēlētājiem ir baudu Jēlens vērot? Grīns. Džons Grīns, jā. Nu labi. Nigels Hayes Davijs. Nu tā tad ne šis, ne tas. Jā, nezinu, Jā, tur bet baudu mēs vērot. nevaram likt Nigel Suns zemā par Hornets. Es nevaru to Hornets tur izturēt. Baudu vērot. Tā labāk. Nu, jau drusciņ labāk, jā. Jā, lai Hornets iet mazliet zemāk. Bet labi, pabeidzam sākumā tabulu Portlands Trailblazers. Mm. Mēs tagad esam pie tādām komandām, kurām es pat negribu īsti daudz ko teikt. Labi, tad es pateikšu, ka Portlandē ir vienkārši jātankojas. Tas, kā viņi dabūja Drew Holideju, mazliet mistika. Un Dēma Bet, Lillard arī. bet Dēms Lillards Nu, šogad nespēlē nespēlē. šogad. Jā. Jā, līdz ar to vēl jau vairāk uzskatu, ka šogad nav jēgas skriet pēc kaut kā, kas tur tāpat nav. Es teiktu, viņi labāk nekā Memphis Grizzlies. Piemēram. Labi, Nu, nē, izvēlēt. nē. Tā nav. Paskatīsimies sezonas beigās. Nu, nē, Gustav, tu šobrīd šauj sev kājā konkrēti. Kliperi Labi. atkal tas pats stāsts. Labi, viņiem treneri arestē tikko. Varbūt tas ietekmēs Starp komandas citu, sliktā par veidā. treneru, vai jūs par treneru runājat, vai jūs zinat, kurš ir ieņēmis viņa pozīciju? Tiago Spliters, jā, Parīzes galvenais Thiago treneris Splitters. pagājušā gada. Cik tas ir forši un pelnīti. Tagad, jā, Īsalo bija, kas ar Parīzi bija. Viņš ir Memphisā. Un tagad nākamais pēcnācējs ir jau kā galvenais Portlandā. Super. Nu, jā, tā ir. Sacramento Kings. Tā kā viņiem un Čikāgai varētu uztaisīt pa vidu tādu kategoriju, ka nav baudu vērot, bet viņi ir ok. Nezinu. Man liekas, arī ne šis, ne tas ir ļoti atbilstoši priekš viņiem. Es arī likšu no šīs ne tās. Tāda komanda liekas, tāda komanda, Jā. kur sajūta, ka vajag treidot visus prom. Vienkārši viss kaut kur deportēt. Bet tā komanda ar Sabu un Rozanu, lai viņi tāpat uzvarēs spēles, viņi Nu, cīnīsies uzreiz par play-in. Bet Nu jā, cīnīsies par play-in, Jā. un tad tiks varbūt play-inā, un tad netiks play-offos. Nu un jā, tad bet- būs tāds, pēc sezonas būs tāds, ne šis, ne tas. Jā. Nu, es tīri šo te vārdu salikumu dēļ viņus drīzāk gribu likt pie ne šīs, ne tas, nekā pie baudu vērot. Jā. Plēnā gan jau, ka viņi tiks, jā. Nu, tas ir tāpat kā visdrīzāk Demārs Drozens šogad iemetīs 2 game winners. Nu, tas vienkārši katru gadu notiek, un katru gadu beidzās ar ne šo, ne to. Es viņus lieku pie ne šīs, ne tās. nu viņi paņēma Russell Westbrook, tad es piekrītu, jā, ne šis, ne tas. Jā, nu, jā tas vispār. Jā. Rasels Westbrooks un Denis Šrēders laikam 3. vai 4. reizi jau spēlē vienā komandā, un katru reizi citā komandā, vienā komandā. Tas tā starp citu. Bet par vienu no interesantākajām blicēm šogad NBA San Antonio Spurs. Interesanti, tāpēc, ka tur ir viens interesants spēlētājs, Viktors Enbaņēns. Nu, Dāvis jau pirms epizodes un epizodes sākumā jau bija priecīgs par Vembiju. Nu, lūdzu, bija viņa pastāstīt kaut ko vairāk. Varbūt skaļi teikts. Varbūt ļoti skaļi teikts. Bet es teikšu, ka viņi ir konkurētspējīgi. Zemā gala konkurētspējīgi. Viņi nav tikpat konkurētspējīgi kā Timberwolves, bet viņi ir drīzāk konkurētspējīgi nekā vienkārši playoff komanda. Jo pirmkārt, viņiem ir, manuprāt, savākts labs sastāvs no jauniem, atletiskiem, tādiem mūsdienu NBA spēlētāju tipu censoņiem, kā Tu par piemēram Luke Stefans Hornetu, Kēsls. Jā, arī. Viņš ir mūsdienīgs, diezgan metroiks un īsti neiet iekšā. Bet Stefans Kēsls, Nemetroiks. pasaules pēdējos gados jau ir sācis. Mēs
Kurš Bet, nemet? Visi met. jā, jā, Devins Vasels, uh, Stefans Kēsls, Dilans Hārpers, visi šie spēlētāji, kuri ir jauni, bet tomēr ir kaut kāda noteikta pieredze un izcelkuši pēc kaut kādām playoff sasniegumiem, pēc kaut kādām playoff spēlēm. Bet galvenais faktors, manuprāt, ir Viktors Mbaņām, kurš nebūs tālu no MVP balvas. Es nesaku, ka viņš dabūs. Es domāju, ka viņš nebūs tālu. Es domāju, ka viņš būs top 5. Un tieši viņa dēļ, viņa aizsardzības dēļ, viņa uzbrukuma dēļ, tas, ka pirmajā spēlē pret Dallas Mavericks, kur ir ok komanda, pat vairāk nekā ok komanda, ar Viktoru Vembaņāmu laukumā viņi izskatījās bezspēcīgi uzbrukumā. Jo Vembaņām vienpersoniski ir absolūts aizsardzības balss un absolūta aizsardzības sistēma. Manuprāt, tas ir pietiekami daudz, lai viņas noliktu konkurētspējīgajā kategorijā. Nu, nē. Vispār tā gribās domāt. Nu, vai man jā, protams, pierāda regulāri, ka viņš ir tā kā citplanētietis. Bet man liekas, viņš par agru. Es viņus vēl negribu likt pie konkurētspējīgām, es viņus gribēju likt pie playoff komandām, un tad jau tā mazliet raustījos, bet nu, pie konkurētspējīgām es arī negribu likt. Nezinu. Es nedzirdēju, Dāvidi, pieminēja Dāronu Foksu, bet arī Jā, tas pareizi. jāpiemina. Es biju pavisam aizmirsis par Diānu Foksu. Jā, un Vienkārši trauma tagad ir. jā, nu, man prasītos pa vidu. To kategoriju viņiem iedot. Viņi varētu būt konkurētspējīgi, viņi varētu būt playoff komanda. Bet es pat nezinu, kurā es vairāk ticu. Tas, ka viņi būs playoffs, tas, manuprāt, ir garantēts. Nu, ar nosacījumu, ja Vembijs ir vesels. Bet nu, lai iet konkurētspējīgi, es piekrītu tādām, jā. Jā. Tad mums katra trešā komanda ir vai nu Oh. konkurētspējīga, vai nu titulu cienīga. Bet labi. Maz dāsnas. Mēs esam ļoti Nē, dāsni šorīt. vienkārši pēc pirmās spēles spriežot, Vembaņām spēlē pret reāli top 5 garo spēlētāju pasaulē, pret Antoniju Deivisu. Viņš Antoniju Deivisu lika. Bija sajūta, ka Antonijs Deivis ir līmeņus divus zemāk par Viktoru Vembaņām. Tas ir to reti, kurš spēlētājs visā pasaulē var izdarīt. Nē, tam es piekrītu. Viņš izstījās ļoti labi tajā pirmajā spēlē. Es atceros, tas viņa danks, tas ir reverse danks. Nu, tas izstāsta tik nedabiski. Tas izstāsta, ka tā tam nebūtu jānotiek, bet tas tā notika, un viņš to dara. Bet arī viņš nospēlēja nenormāli labi. Tā statistika, cik bija punkti atgādiniet, lūdzu, 40, 50. Tas 3. Jā, 43 bija 15 rebound, nebija neviena kļūda. Uh, Tāda spēle nebija aizvadīta kopš 77. gada. Nu, vai tiešām tas nozīmē, ka viņš ir regulāri tā spēlēs, un vai tas tiešām nozīmē, ka viņi tagad regulāri cīnīsies ar reāli titulu cienīgākām un konkurētspējīgām komandām? Nu, es nezinu. Nu, jā, Jā, ja tas ir Viktors. Salam nu, jā, aleikum, bet Viktors nevar uzbrukumā, salikt teikumu. jā, bet varbūt viņš uzbrukumā tā nespēlēs visu laiku, bet tā kā viņš spēlē aizsardzībā, to gan viņš var darīt katru spēli un visu laiku. Jā, tas ir taisnība. Tas ir taisnība. Aizsardzībā nevar slikti spēlēt. To nevar neveikties aizsardzībā. Nu, jā. Nu, jā, kaut kur uz plēsoņa. Nu, es joprojām liktu pie plēsoņa komandas. Jūs esat par konkurētspējīgu. Man tas apmierina. Tas ir forši, ka viņi tur ir. Labi, Toronto Raptors. 3 izcils komandas mums priekšā par ko parunāt. Bet nu, Toronto Raptors. Toronto Raptors ir labākā no šīm visām trijām. Un nezinu, nu, tur ir Skotijas bērns, tur ir ok sastāvs. Tur Brandons Ingrams, Kviklijs un kas tur vēl ir. RJs Arģēs Barets, Barets. Jākaps Poetls. Nu, tas sastāvs jau nav tik slikts. Un, ja tur spēlētu, piemēram, Poetla vietā Porziņš, un mēs teiktu, ka viņi ir tikpat labi kā Hauks, piemēram, vai pat labāk, un teikt, ka viņi ir cīnās nezinu, par top 4 savā konferencē. Bet tā kā tur nav Porziņš, tad mēs viņus liktu gan jau, visticamāk, kāds 2 līmeņus zemāk.
Es nezinu. Man grūti viņus novērtēt. Tas, laikam, lika pie bauda vērot viņus. Es negribu komentēt neko par Raptors. Nē, jā, es piekritīšu, baudu vērot. Vai ne šis, ne tas, Jā, vai baudu jā, vērot. jā. Uh, Jūtas džēz? Viņš met Uz Marka. pēdējā kategorijā abas divas. Met kaut kurā no. Nu, Markanets. Uh, Tur ir Markanets, tāds vienīgais foršais cilvēks viņš tajā komandā. Jaunie džeki tur kaut kādi, lai jaunie izspēlējās, tur vairāk nekā citi nebūs šogad. Un vismaz līdzīgi var teikt arī par Washingtonas Wizardiem, kas ir noslēdzošā komanda mūsu sarakstā, lai tankojas, lai cīnās. Wizard ir, jā, politiski nolika viņas pēdējais, jo, manuprāt, viņi ir. Ja varbūt viņi nebūs bilances ziņā sliktākie, kaut kādā veidā viņi nebūs, tad viņi noteikti tāpēc būs objektīvi runājot sliktākā komanda ar vismazāk nākotni. Tāds sajūta, ka tur vienkārši sūta spēlētājs uz tādu nošaušanu. Tā kā, Katargi. jā, Jā, pilnīgi nesimpātiska ne tikai kā komanda, bet vispār kā organizācija. Viņi jau mūžu dienu ir tur lejā. Nezinu, ko viņi dara, ar kuru galu viņi domā vai kā viņi to domā. Bet kaut kā tā, sarakstīns ir izveidots. Vai jūs kaut ko mainīt? bet Tā ātrumā skatoties. Nu, tā ātrumā skatoties. Nu, man liekas, protams, mazliet kosmiski, ka mums ir no 30 komandām 5 titulu cienīgas un 5 konkurētspējīgas. Bet tā citādi man laikam viss apmierina. Nu, tas, ka mums playoff komandas ir vairāk nekā playoff vietas, arī ir smieklīgi. Bet jā, ir ok. varbūt mēs atgriezīsimies pie šī sezonas beigās. Apskatīsim, ko mēs trāpījām, ko mēs netrāpījām. Bet, ja es piedāvātu, ka tomēr viena no playoff komandām noliekam vienu pakāpienu zemāk, kura tā būtu? Detroits Milwaukee. Pistons vai Milwaukee Bucks. Jā. Vai Boston Celtics. Nu, vai Boston Celtics? Vai Atlants Hawks. Vai Atlants Hawks. Vai Lakers. Vai Celtics. vai arī Boston, jā. Labi, liekam mazliet zemāk Sixers. Jā, Nu, tur vai ne? jebkuri varētu būt. Pistons. Jā. Pistons. Nu, man patīk Pistons. Jā, man arī patīk Pistons. Sixers. Jā. Nu, kaut kā tā. Jā, sarakstīņu saglabāsim, sarakstīņam atgriezīsimies sezonas vidū, sezonas beigās. Nezinu, te jau redzēsim. Vai ir vēl kaut kas, vai ir vispār vēl kāds, kurš klausās? Ja nav, tad slikti, ja ir, tad ļoti cerams. Vai ir kāda frāze, ko mēs vēl gribam piebilst par šo sezonu, vai ir kaut kas nozīmīgs? Vai ne? Īsti jau nekas nav. Nē. Esam izrunājuši daudz, esam izrunājuši gari. Paldies visiem, kas noskatījās, paldies visiem, kas noklausījās. Tiem, kas klausījās, saraksts ar komandām sociālajos tīklos iespējams būs redzams, iespējams nebūs redzams. Tā jau nezinu. Katrā ziņā jūs varat nostīties YouTube video. Un, jā, paldies, ka skatījāties, paldies, ka klausījāties. Tiekamies jau nākamajās epizodēs. Čau! Tā. Čau.